Dievs, es sāku šaudāt. Es mācos eksāmenam. Bišķi pārņem pa lodzeņu. Es pēc tam parādīšu, ko es paņēmu. Kā cilvēki izskatroja zeņas? Oh my god! Ak, mans Dievs! Jums šodien tāds, what? Santa, par ko tu esi tik priecīga? Bet es neesmu savādāk nedaudz. Nē, negluži es, bet tā kā kvalitāte neesmu savādāka. Jo es šodien saņēmu savu jauno videokameru. Es pasūtīju jaunu kameru. Es esmu dīvaini, jo man visu laiku ekrāns bija blakus. Tagad man ekrāns... Es jums tieši parādīšu. Tagad tas kā ir riktīgi īsts YouTubers. Viņiem visiem ir tie flip screeni. Un šī tāda tipa hibrīda kameras. Un es arī pasūtīju hibrīda kameru. Un man tagad ir kamera. Un man vairs nav man mūža iekrājuma, bet... Es jokoju. Nē, es nejokoju. Šī bija man vecā kamera. Noprēm, kaini patīk. Viņai bija šāds flip screens. Tāpēc esmu pieradusi skatīties sāniski uz sevi. Tagad tas ekrāns ir augšā. Man tā patīk. Un es nevaru man arī tā bija skariņotīga. Skariņotīga ekrānu. Un štērīgs, pēc vai viņa strādā, vai var tā fokusēt. Ak, Dievs, es nezinu, ko es spiešu, neko nesaprotu. Šeit kaut ko jautā. Cancel lock on AF. Nezinu. Tagad ar rekuru... vairs nē. Tagad bija tas, kas nofokusēju. Šis laikam pēc tāds, un seju fokusē. Es gribu fonu. Rekurfons. Rekurēs. Bet tik forši. Oh my god. Labi, es nomierināšos. Es tagad visu vakaru vienkārši spēlēšos ar kameru. Lai man rīt ir ekonomikas eksāmens, man darētu viņu mācīties. Es nevaru. Es nespēju. Un viņam šitam arī ir tā kā šīs. Labi, es nomierināšos. Šeit mēs vērojam, kā es mācos. Man ir ekonomikā eksāmens rīt. Bet mums būs formula lapa. Un šīs ir formulas, kas mums būs uz formulas. Uz formula lapas. Es man brīd, ka šis ir fokusēts un pārējais ir tā kā blurry. Tik forši. Agries es nespēju. Es nezinu. Sveiki, atkal ir jau 20:06 vakarā. Es joprojām mācos, pērām esmu pie 4. uzdevuma no 10 uzdevumiem, kuriem man vajag iziet cauri. Bet 4. uzdevumā es vienkārši pazudu. Un es par šī ārkārt man viņš pasūtu, ka viņš viņu pildi, jo mums ir kā iela. Ko es daru? Nē! Nē, lūdzu, nē, Santa. Šādi būs daudz labāk, jo Artūrs, paldies, Artūr. Jo es nemāku vienkārši lietu, es arī viņu nesapratu lekcijās. Un, un domāju, es iešu pārēst, jo es nevaru, es skatos uz tā kameru, man tāds prieks ir. Man ir tāds prieks! Santīs beidz, tu krīpo ārā cilvēkus. Šādi izskatās mana darba vieta, viss ir vienkārši nokrauts. Mans kosmētikas galdiņš, jo man nav izklapā galds, es pēc nemācos pie galda. Tāpēc... Jā. Uzcepsim springrollus. Un jā, es zinu, man dzīvē, piemēram, daudz radinieki jautā, kur es pērku springrollus un pērku šīs firmas, viņi ir Mego veikalos. Jo Rimī arī ir springrolli, bet tiem, kas ir Rimī klāt, ir palmeļa vai augu tauka vai kaut kas tamlīdzīgs, tāpēc šiem nav, tāpēc es pērku šos parasti. Tātad šīs ir, es nezinu, manas vakariņas pusdienas, man nav nejausmas. Es neskaifu tēdienu reizes klātas ar šūdienu, un es pēdējā laikā, vispār es skroju viņus vairākus gadus, bet ar pauzītēm pēdējā laikā es sāku skatīties savus mīļākos vlogerus, kas ir Valley TV, ka viņš nefokusē, kas ir Valley TV, un man ļoti patīk, es skatos viņu video jau ilgu laiku. Es esmu iekavēju skroju tikai vlogus, kas bija pirms gada, bet... Jā, man viņa liekas ļoti smieklīgi, un ciemēr viņus skatos, kad es ēdu. Labrīt! Ir 7 no rīta. Es jau sēžu mašīnā, es skaitu, kamēr man iesils mašīna un tā tālāk. Tagad braukšu staciju. Šodien man ir eksāmens, tā kā wish me luck. Labi, es nezinu, es esmu dīvaini šodien. Labi. Man aizsals loks.
Man ir, es esmu māju bļāviens. Man ir aizsalis loks, man ir ļoti liels slinkums viņu tīrīt. Tāpēc, ja viņš nav tikai aizsalis, un es ceru, ka viņš nokusīs. Labi, braucām! Es mācos eksāmenam. Tā, es nemācos, vienkārši tur nav labas. Tā kā profesionāļi. Jā. Kā? Te? Te? Jā, te. Tu vari vai šitā darīt, tikai to, vai arī šitā, un tad tāds širāts, tad var kustināt. Uzmanību, stūri aizdaras. Jā, šis mums vajag. Vēl kaut ko teiks? Nē. Tā tad būšu. Mums beidzās eksāmens. Jā. Un mēs dodamies uz Olimpiju. Uz Olimpiju dosimies paēst. Jo mēs nevarējām izdomāt, kur iet ēst. Mēs ar Arturu bijām kind uz maķīti. Mēs gribējām maķīt. Jā. Lai tīcienu. Kaut ko. Jā. Visi pārējie. Tāpēc mēs domājam uz Olimpiju, jo tur ir basically viss, ko var gribēt. Nu jā, nu katram sava izvēle. Nu, vo. Jā. Jūs sapēju. Tur ir sabējs. Tur ir sapēju. Zini, ka tur ir kāda amerikāņu burgeri kaut kādā. Nu jā. Jā. Tā varbūt ir burgeri. Jā. Un tur ir kā hotdogi, burgeri, tā kā kaut kāds, nu kaut kas līdzīgs. Es gribu zupiņu. Palikuši tikai 2 eksāmeni. Tā kā... Jā. Bet literatūra būs. Literatūra būs. Crazy. Čau, mēs tagad esam Čilipicā. Bišķi pārņemu vlodzeņu. Artur, takeover! Artur, ko tu pasūtīji? Ko es pasūtīju? Es paņēmu picu Kalifornijas, es paņēmu cepspelnis, pateikt, ko mēs pasūtījām šādēļ. kvasiņu. Vēlreiz klasīgi. Es paņēmu, es aizmirstu, es paņēmu ļoti maz atšķirībā no Artūra, jo viņš ēd, nu kā vīrietis, Viņš ir augošs organisms. Viņš ir vīrietis, she's a man. Artūram tagad ir tāda situācija dzīvē, viņš iet ļoti grūtam posmam savā dzīvē, ko sauc par pubertāti. Palīgā! Beidzot, man ir voice cracks. Es pēc tam parādīšu, ko es paņēmu. Atnāca mana zupiņa. Beidzot atnāca mans ēdiens. Visi pārējie jau kādu laiciņu ēd, bet man tikai tagad mukbang. Ja te neskanātu fonā mūzika, būtu mukbang. Letīcija, par ko domā? Es actually domāju par veikalu Rīmi. Par Rimi? Jā, jo Olaina esmu Olaina, hashtag Olaina. Not sponsored, diemžēl, bet mēs gribētu. Jo es domāju, cik ilgi pēc Olaina strādā līdz 9 Rimi. Ne līdz 10, pēc tā. Kāpēc Olaina strādā līdz 10 Rimi, bet jāatvēl līdz 11. Deep. Vilciena. Hashtag vilciena sarunas. Pārvaldās kameras tagad milzīgi. Sāku. Jā. Es sāku. Kas man jādara? Es man neko neprasīju. Ko domā? Kā cilvēki izskatroja zeņas? Es domāju, ka viņi tā kā... Tā ir stulba ideja, bet man liekas, ka viņi lidumā savas tā kā likas. Kas? Einsteins nevalkāja zeņas, viņš uzskatīja, ka tāpat beigās tur rīčķistīsies caurums. Man liekas, ka vienkārši lapām tā kā tika kājas. Un tas kaut kā noteikti... Lapām? Es neesmu tik stulbs apsolu. Bet man liekas, kā tas attīstījās no kurpēm. No kurpēm? Nu tā kā no sākuma jau bija kurpes, un tad bija zeķis. Kāpēc cilvēki neizskatroja uzreiz fiksas kopā ar zeķiem? Un tā kā kombinzons. Nē, kombinzonā nav zeķis. Bet kāpēc tev jau tas nav vērts? Tas nav vērts kaut kā. Viņam ir tādas izskatroja. Jā. Viņa jau pie visu vainīgi ciklonētieši. Jā. Ciklonētieši ir īsti. Es ticu līdz ciklonētiešiem. Man liekas, arī kaķi ir tik dīvaini. Pretīgi. Tu esi dzirdējis visiem kaķi. Kaķi tādi pūkaini, ķipa riktīgi mīlīgi. Tad viņi plepījuši tu izkrāpēs seju. Tajā kaķi ir. Bet viņi arī tādi... Tāpēc viņi ir pretīgi. Bet viņi arī tādi bišķiņi. O, es pievilku ļoti. Es gribu redzēt, kas katrs puses. Tas degunā vienkārši. Ja tajā kaķi arī apģi ritīgi gudri no vienas puses, no otras puses viņi vienkārši ierokot lāzeru punktu pusstundu seko viņam.
kāds kontrolieris pasties, man ļoti dīvaini. Es redzu kādu šomu. Ok, pietiks. Esmu atpakaļ Jelgavā. Un ārā diezgan puteņo īstenībā, bet nevar tā baigi redzēt. Pagam. Nu, piemēram, ir piesnitas šis stikls un ārā snieg. Bet jā, es braukšu mājās. Un šis būs 2 video. Viens būs, kurš reaģēja uz saviem hate komentāriem, un viens būs, kurš reaģēja vienkārši saviem smieklīgiem komentāriem. Jo īstenībā ļoti daudz komentāri vienkārši smieklīgi. Viņi nav tā kā gluži kā hate, vai arī tāds minimāls hate, bet tādi, bet smieklīgi noformulēti. Un es domāju, man vajag arī dot shoutoutu no tiem, kuri tiem no jums, kuri vienkārši ir smieklīgi. Jā. Es esmu tik nenormāli dusmīga. What the fuck vienkārši. Jā, es atkal sūdzēšos par FD Electronics. Kā jūs atceraties, es augustā nopirku šādu datoru, kurš man, viņš jau no pirmās dienas īstumā bija lēns, bet labi, es par to neko neteicu, es ar to sadzīvoju. Līdz viņš man decembrī vienkārši nojuka, kas ir, viņš nosodāja septembris, oktobris, novembris, decembris, 4. mēnesī viņš vienkārši nomira. Es jau kādu vlogus atpakaļ jau liku fragmentus, ko viņš darīja, un tā kā viņš vienkārši, viņam bija rip. Es neesmu garantīšu iesniegumā, viņi man vienkārši citu datoru, tā kā tajā paša datoru vērtība, bet dators ir reāli mēsls. Viņi noraidīja manu iesniegumu, jo es pirku papildus garantiju tam datoram. Viņi noraidīja manu iesniegumu un piedāvāja vienkārši salabot tādu širo datoru. Viņi nomainīja viņam mācplatu laikam. Es viņu pirms 4 dienām izņēmu no garantijas, un es vienkārši nevaru ieslēgt. Es viņu vienkārši tagad nevaru ieslēgt. Viņš man tā kā bija pie lādētāja, es viņu tā kā taisīju vaļā, pagribēju ieslēgt, viņš vienkārši nestrādāja. Man tāds, what the fuck? Viņam tā kā dega lampiņa, un tā kā tur, ka viņš lādējas. Man tāds, labi, viņš nav izlādējies, kas ir viņa problēma. Un tagad vienkārši viņu spiežu, un tā kā nekas netiks, viņu nevar ieslēgt. Es viņu atveru no lādētāja, un tāpat turpināja degt tā baterijas lampiņu. Viņa padēja kaut kāds 2 minūtes, tad viņa izslēdzās. Un tagad vienkārši es viņu varu vienot no valētāju nost, likt atpakaļ pie lādētāja. Es varu spiest, lai viņš slēdzas iekšā. Viņš neko nedara. Un pirms kādā laicī viņš tā kā negluži norodz, viņam bija tāds dudu, kā tāda skaņa un viss. Un man vienkārši tāds fucking nopietni, tā kā man tāds ir, es samaksāju naudu, nopirku datoru, lai man būtu dators. Un viņš man tagad visu laiku čakarēs. Tā kā fucking nopietni, man viņš pat nav pusgadu. Un viņš vienkārši... Un nē, mēs nedosim jaunu datoru par jūsu papildus garantiju, kur jūs nopirkāt. Mēs salabosim šo datoru uz fucking 4 dienām. Es vēl vakar šeit mācījos. Es domāju, ka esmu tik dusmīga, bet esmu ļoti dusmīga īstenībā. Tā kā ļoti dusmīga. Es šeit mācījos pie šī galda, aizvēru datoru, atnācu mājās, nofilmēju video, gribēju samontēt video un paskatīties bildes, kuras es safotografēju. Un man dators vienkārši nestrādā. Ātē ļoti tumšs. Es gribēju... Nope. Es gribēju atvainoties par to, ka cikko bija tik nejauka. Bet FD Electronics. Lai esmu ļoti dusmīga par to datoru. Tā kā man viņš vairāk... dusmīga. Tā kā, kad tu nopēc jaunu lietu, negribas laiku čakarēties, džokto viņi neizstrādā, tad jāvēc garantīt, tu viņus saņem pēc pusdienas, vai viņi atkal neizstrādā, vienkārši. Jā, bet tā kā tā sieviete, kas strādā Electronics, viņa mani atcerējās, un tā, kurš tā kā pa garantiju vairāk tur ņemas, viņa mani atcerējās, protams, un viņa bija tik jauka, viņa tur arī pēc tam jāatcerēsim, ka šoreiz viss sanāks, un viņa tā ir tik forši, man patīk. Cute! Bruno! Brunīti! Un bail. Labrīt! Man ir problēma. Es biju uzlikus modinātā jau no 9, un es nespēju fiziski piecelties. Tagad arī es pamodos pār 12, un man tāds... Tad tajās dienās, ka man ir eksāmeni, es paprašu, lai tīdz ielā viņi man zvana. Un mamma, lai viņi pieceļas man pamodina, jo es tā kā... Es nespēju cenšos tos modinātājus, tā kā slādzu ārā. Jā, es tikko pamodos. Uzliku video lādēties YouTube'ā. Šeit tās 3 skropstas, kas turas klāt manī acī. Te vairs neviena nav, te vienkārši kāds 3 skropstas. Jā. Ja negribu celties. Un ārā ir tik smuks laiks. Nu tiesi? Ei!
Karli ārā. Un ir augstī. Ei, ja tu gribi. Karli. Iet savas ķepiņas. Paldies. Tev tur ir ēdiens, Luis, ka viss man tā skatās. Viņš barīgi man šķības. Tev barīgi man šķības, Luis. Ok, viņam nepatīk kamera. Es esmu jums teikusi, bet man ļoti garšo tas šķidrums, kas ir zirņu skārdenēs un paprikas kukurūzas skārdenēs. Čau, atkal. Ir tās pašas dienas. Man pēdējais spogoja no rīta, tagad jau ir vakars. Es domāju, ka ir pienācis mirklis beigt šo vlogu. Es nezinu, kas tas bija. Tā kā es iepriekšējā gadā vlogu beigās taisīju 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Es domāju, jums ļoti daudziem patika. Un es domāju, ka es varēšu turpināt tā darīt. Tāpēc 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Pirmā lieta, par ko esmu pateicīga, ir tas, ka man drīz jau beigsies sesija. Man rīt ir 3. eksāmens no 4 šajā sesijā. Nu, vien jau, vajag būt 5, bet vienu mēs jau nokārtojam sen atpakaļ. Un jā, es būšu priecīga par to, ka šī sesija būs beigusies. Vēl esmu pateicīga par to, ka es dabūju 9 pirmajā eksāmenā. Un trešā, par ko esmu pateicīga, ir mani kaķi. Vau, kāds pārsteigums, ne? Ne, šodien priekšām aizdomājuši par saviem kaķiem. Es domāju, tā kā labi, Luis ir pirmais kaķis, kuru man Anglīna uzdāvināja. Nu, bija sarunās, ka man uzdāvinās kaķi. Un viņš bija tā kā pirkts kaķis, bet tā kā no parastiem cilvēkiem maziņš kaķāns, nevis tā kā no sugu tām šķirnēm audzētavām, kur audzēja kaķus. Pēc tam Megija, kur diemžēl vairs nav, bija no patvērsmes, Brunoja no patvērsmes, Sāra no patvērsmes un Kārlis vienkārši pieklīda mums. Lai gan par Kārlu runājot, tā kā 2 dienas pirms mēs atradām Kārlu mūsu šķūnī, viena mašīna pabrauc garām. Tā kā es dzīvoju tā kā uz ielas, kur tālāk ir tā kā tur nekas nav, tur nevar aizbraukt tālāk, tur kā beidzas ceļš, un tur ir mežs. Un tur paši nebraukā cilvēki. Un es redzēju, ka tur aizbrauc tā kā mašīna, jo mēs, nu jā, jo vēl tur aizbrauc mašīna, tas vēl tie dienā uzgāja augšā, pastījos, tā kā plogā mēs sākot domāt, ka pie mums kāds atbrauca. Es pats esmu plogā, kā pie meža mašīna, man tāds, ok, tā kā nepadomāju par to, nu, neko nepadomāju. Un pēc 2 dienām mūsu šķūnī uzradās Kārlis, kurš bija nenormāli izskāmējis, dievs, noplucis kaķis, kurš bija nenormāli bailīgs. Un īstenībā Kārlis joprojām tā kā, ja mums atnāk mājās cilvēki, nu, ja kāds dzimšanas atnāk ciemiņi, Dievs līdz sāk šaudāt. Feeling emotional. Es runāju ar saviem kaķiem, jo es zinu, kas Kārlim, Kārlis ir kaķis. Es zinu, ka daudziem sākumā tāds, kas ir Kārlis, tas ir cilvēku vārds. Bet Kārlis mūsu kaķis, viņš mums ir nepilnu gadu tagad. Un viņš sākumā bija tik nenormāli bailīgs, tā kā viņš bija tik nenormāli bailīgs, viņam bija bail no visa. Tagad ir tā, ka, ja nāk mājās ciemiņš joprojām tā kā skrien prom no visiem, bet tagad jau ir normālāk, jo sākumā bija tā, ka viņš no tā kā visiem bēga prom, viņam no visa bija bail. Tas, ka viņš tik lēnām pamazām mēģināja pie sevis pieredināt. Un jā, tas pirmo dienu, kad viņš ienes viņu mājā, viņš paslīda zem gultas, un viņš sēdēja visu dienu zem manas gultas. Viņam bija ļoti bail. Nu jā, random rambling. Un jā, un nezinu, ir ļoti forši adoptēt kaķus no patvērsmēm, jo es domāju par to, cik cik tie kaķi tagad ir laimīgi. Vismaz es ceru, ka viņi ir laimīgi. Es nezinu, ko viņi savā kaķu prātā domā, bet man liekas, ka viņi šeit ir ļoti laimīgi, jo viņiem ir mīloša ģimene. Viņiem ir ēdiens, viņiem ir siltums, viņiem ir, nezinu, pļāva ārā, kur viņi, diemžēl, medīja putnu spēles un citas lietas. Tā kā gan es neesmu priecīga. Bet, tā kā, es nezinu, viņiem ir tik, tā kā, mīloša ģimene, kur ir apsēst ar viņiem. Un es tiešām nesaprotu, kāpēc, lai kādu no viņiem būtu izmetis ārā, viņš atbrauc izmetis pie meža, vai arī vienkārši aizvedis projām un izmetis kaut kur laukā, kāpēc dažiem no viņiem vajadzēja atties patvērsmēs. Un es sāku raudāt. Bet jā, esmu pateicīga par saviem kaķiem.
Jā, ok, paldies, ka skatījāties šo video un tiksimies nākamajā vlogā, kurā es ceru, ka es neraudāšu. Bye! Dievs, Santa saņemi.